pagaidām jāpadomā bišķīt. Interesantāko. Es vispār baigi reti staigāju. Man labāk patīk braukt ar mašīnu, jo, tas, zin kā, nogurst kājas un tā, bet reizēm vajag izveidināt galvu un tam līdzīgi. Bet kad es biju pastaigāties pēdējo reizi? Jā, tas bija 1. datumā, kāds tagad ir decembris, novembrī, 1. novembrī tas bija. Es atceros tikai to, ka 1. datums un tā. Un es dzīvoju centrā, Lažplēša ielā. Es izgāju ārā, un sākumā es gāju diezgan ilgi taisni. Kaut kas man tur nebija kārt. Es nevēlos iedziļināties pārāk te nepatīkams lietas, bet vajadzēja, vienkārši tik vajadzēja. Un es gāju kādu laiku taisni pa to Ģertrūdes ielu, un tad es nonācu pie krustojuma ar Mēnesis ielu, man liekas tā ir, un tur es uz stūra stāvēja šitie te ratiņi, bet nevis pilnīgi tā kā filmā, tie, kurus stumi reizēm cauri lidmašīnai, vai, bet nevis lidmašīnas, bet tā kā, kur ēdienas stāv, tā kā bufetnieki ratiņi, tādi. Un tajos ratiņos bija izraustītas atvilknes, viņas arī tur nebija nekur, un nebija neviena cilvēka apkārt, tas bija jocīgi. Un uz tiem ratiņiem virsū bija viena glāze, un glāzē iekšā bija sula, kuru es paskatījos apkārt, un kāpēc tur vispār kaut kas tāds stāv. Nebija arī viņas par nevienu, kas būtu to atstājis tur. Un tā sula, es viņu pasmaržoju, tā bija kaut kāda multiauga, beigās es viņu neizdzēru, bet izlēju ārā, jo man likās, ka nevar kāds pieaugušais viņu izdzers, tad nebūs labi. Un tad es viņu izlēju, un tad tie ratiņi bija kā zīme, ka man ir jāgriežas. Un tad es nogriezos uz tās Mēnesis ielas un gāju līdz tunelim. Un tad es iekāju iekšā tunelī apakšā. Un tur tas bija nenormāls smaržīgs tunelis vispār. Tur smaržoja pēc tikko ceptas maizes. Un, jocīgi, labi. Diez kāpēc, es gāju. Un tur bija paslēpusies, jo tā kā vispār tas tunelis ir tā kā normāls tunelis, bet tur ir vienā vietā tāda bodīta, kas ir ieslēpta ritīgi, un tur nav arī zīmes, tur ir jāiet iekšā. Un man likās, ir tik skaisti smaržo pēc maizes, ka tur būs kaut kāda maiznīca, es ieju, bet nē, vispār ne, tā bija frizētā. Un tajā frizētavā nevienu nefrizē tajā brīdī, bet tur stāv tāds vīrs, viņš tā kā baksta kaut kāds ar šķērēm nagus un tā. Un es viņam saku sveiki, jo es pat esmu diezgan apjukus par to, ko es tur vispār daru. Un viņš saka man skaidrā grieķu valodā labdien. Un tad viņš parādīja man, ka īstenībā tur ir arī vēl viena izeja uz otru pusi. Un tad es gāju cauri, te izeja uz otru pusi. Un tur bija jākāpj diezgan ilgi īstenībā pa tādu ļoti šauru, mazu eju. Un man slīdēja kājas ik brīdim. Tas vīrietis man līdz nenāca, paldies Dievam, viņš vienkārši man parādīja, kur man ir jāiet. Un tad es kāpu, un es kāpu nenormāli ilgi, bet uz augšu visu laiku. Es nesaprotu, kā, tas tunelis nebija tik dziļš, bet vienkārši ir jākāpj. Un es kāpu, un tad tur bija lūka, tā kā, kur uz bērniņiem taisās, nezinu. Un es to lūku attaisīju vaļā, un tad, kad es viņu attaisīju vaļā, es attapos Daugavas krastā, kas bija riktīgi jocīgi. Es nezinu, kā vispār tas tā var salikties, bet tur bija tā upe. Un, ja ir upe, tad ir jāpeld. Un tad es sāku peldēt. Un es peldēju diezgan ilgi, un pa ceļam man blakus arī nobrauc dažas laiviņas. Tur bija arī kaut kādi citi peldētāji, bet es baigi ar viņiem neparunājos, jo viņi bija galvenokārt tādi ritīgi nopietni, viņi ar cepurītēm, vispārējo un brillēm. Un tad viņi papeldēja man garām, un tad es izkāpu ārā otrā Ventas krastā. Un tur, kas tur bija? Bija bedra. Un es neatceros, tāpēc, ka es iegāzos iekšā un es sasitu galvu tā pamatīgi. Tur ir kaut kāda tukšuma mazliet, jā. Bet es sasitu to galvu, un tā kā es guļu bez samaņas. Un tad nākamā lieta, ko es atceros, ir es atveru acis, un viss ir zils un dūmos. Bet tā, ka sākumā man likās, ka esmu nomirusi un es esmu kaut kādā paradīzē. Bet tad es padomāju par apmēram sekundi ilgāk un sapratu, ka esmu klubā, jo kur vēl zils un dūmos. Un tad tajā klubā es skatos apkārt, un it kā visi normāli cilvēki dejo, un neviens man pārāk nepievērš uzmanību. Tā it kā es būtu vienkārši tikko nokritusi un attupusies tur.
Un tad es skatos apkārt, vai es redzu kādu, ko es pazīstu. Man liekas, ka vispār Rīgā ir diezgan neiespējami neieraudzīt kādu, ko tu pazīsti. Bet it kā visas sejas tādas anonīmas, visi cilvēki vienaldzīgi. Nezinu. Nu labi, tad es izeju ārā un es esmu pie mājām atpakaļ. Mums ir atvērties jauns klubs pie mājas Latvijas ielā. Un tad paberzēju galvu. Es secināju, ka īstenībā nav tik briesmīgi. Un tad, kāpu augšā uz 9. stāvu, ilgi kāpu. Tad, kad es nonācu mājās, jau biju tāda diezgan nogurus un pataisno iegāju vannā. Jā. Tā. Un pēc tam es neesmu staigājis kopš tās reizes, jo tas bija tomēr diezgan, saprotu pat, tur viss tā krišana un tam līdzīgi. Un vēl, arī bija augsti no peldēšanas, tāpēc tā karstā vanna bija. Mazliet, jā. Jā, tāpēc ir jābrauc ar mašīnu, jo tur ir, tev ir tas metāla būris, un tu esi uzreiz pasargāts, un tur arī, ja tu esi iekšā mašīnā, tad tev parasti negadās tā, ka tu gribi pēkšņi kaut kur peldēt, vai arī tu neiekrīt bedrē. Ja tu iekrīt bedrē, tad tev ir kaut kāda amortizācija apkārt vismaz. Bet staigāšana ir tāda bīstama lieta, jā. Bet es aizmirsu visas tās bēdas, protams, jo es dabūju pa galvu. Jā, paldies. Tā kā. Lūdzu, es ceru,